Kā rediģēt mājaslapu suvenīrparadīze.lv. Pirmais, kas jums jāizdara, jāuzraksta domēna vārds un klāt jāpievieno sekojošs uzraksts. Šķērsvītra vp domazīme login.php. Piespiediet Enter un jūs nonāksiet šajā te lapā autorizācijai. Ievadiet lietotāju vārdu un paroli, kas tika nosūtīti uz jūsu e-pastu. Var ieķeksēt, lai atcerās sistēmu. Manā gadījumā lietotāja vārds ir admin. Šeit jūs redzat administrācijas bloku. Papildus blakus jūs varat atvērt vēl vienu logu ar vizuālo redaktoru. Ja jūs šeit esat iegājuši sistēmā, tad blakus logam virspusē parādīsies šāda melna svītra. Parastie lietotāji šādu melnu svītru neredz. Šeit jūs varat ātri pievienot gan rakstus, gan lapas, gan arī dažādas citas funkcijas, piemēram, slaideri vai lietotāji. Šajā labajā stūrī jūs varat atslēgties no sistēmas vai rediģēt savu profilu. Administrācijas sadaļā lietotāji. Jūs varat redzēt visus lietotājus, dotajā brīdī ir 2. Jūs varat labot savu vietni. Izmainīt krāsas, administrācijas paneļa krāsas, e-pastu, ja nepieciešams, un ievadīt jaunu paroli. Kaut arī jūs pievienosiet vairākus lietotājus, jūs redzēsiet tikai viņu personas datus, e-pastu, vārdu uzvārdu, bet parols nebūs redzams. Lai pievienotu jaunu darbinieku, piemēram, kurš rediģēs jūsu mājaslapu, jāspiež Add New. Ievadiet lietotāju vārdu, e-pastu, šie lauki ir obligāti. Izveidojiet kaut kādu vienkāršu paroli sākotnēji, ieķeksējiet nosūtīt uz viņu e-pastu. Šeit jūs varat izdomāt šī lietotāja lomu. Abonements ir cilvēks, kurš var skatīties informāciju, piemēram, slēgta tipa lapas. Līdzautors, redaktors jau var pievienot rakstus, bildes un tā tālāk. Administrators ir pats galvenais, tas jau var mainīt mājaslapas iestādījumus. Pēc tam vienkārši spiežiet šo pogu pievienot. Apskatīsim šos te blokus, kur tie tiek mainīti. Lai mainītu gan slaideri, būt vai nebūt viņam šeit, jums jādodas uz sadaļu Designs, Theme Options. Designs, Theme Options. Šeit jūs redzat visus šos te servisu blokus. Šeit informācija principā tiek mainīta minimāli. Slaiderim bildes tiek pievienotas pavisam citā vietā. Šeit mēs varam šo slaideri noņemt vai uzlikt atpakaļ vai mainīt tā pozīciju. Drusku zemāk mēs redzam slaidera bilžu skaitu, kuru mēs varam iestādīt. Šeit mēs redzam ievadu tekstu. Esiet sveicināti. Viņi var izmainīt. Lūk, viņš ir. Drusku zemāk mēs redzam citus tekstus, kurus jūs varat mainīt. Kā tas darbojas, piemēram. Kā tas darbojas? Mazais teksts. Šeit, diemžēl, kolonas nav ieteicams, tāpēc labāk rakstīt vienu teikumu. Šeit mēs iestādām dažādus parametrus, bet šī ir portfolio galerija. Tā tiek rediģēta citā vietā, sadaļā portfolio. Dažādi citi uzraksti. Sazinies ar mūsu komandu. Klientu logo. Tos var augšuplādēt, piespiežot šo pogu. Viens jau ir ielādēts. Lai ielādētu papildus logo, jums ir jāspiež klientu logo to. Otrais. Upload. Šeit ir varianti. Vai nu jūs uzreiz ielādēsiet no dators, izvēlēties failu, vai izmantosiet datņu bibliotēku, kurā jau ir iepriekš ielādēti faili. Jūs varat samazināt ekrāna logu, un, ja jums ir sagatavotas bildes, ielādēt viņus uzreiz, vienkārši pārvelkot. Izvēlēsimies kādu no bildēm, piemēram, klients šīs. Šeit jūs redzat bilžu iestādījumus, šeit arī būtu ieteicams veidot atslēgas vārdus, uzraksts jūsu gadījumā, ja tie būs
dažādi suvenīri, piemēram, suvenīru krūzīte un kaut kādu aprakstu. Tas ir ļoti svarīgi priekš Google meklētāju virsraksts bildē un izmantot šo te bildi. Mēs redzam, ka ir parādījies logotips. Šeit katram logotipam var veidot web adresi, tad linku uz viņu mājaslapu. To var arī nedarīt. Kopumā klientu logo mēs varam ievietot 6. Jaunākās ziņas. Šīs jaunākās ziņas ir vienkārši publicētas lapas. Administrācijas sadaļā tie saucas raksti. Raksti tie ir jaunumi. Ja lapas, tās ir statiskas, piemēram, sadaļa kontakti, kuri nekad nemainās, tad mēs veidojam vienkārši statisku lapu. Bet raksti, tie ir tie, kas tiek pievienoti regulāri. Rakstiem ir arī apakškategorijas, kuras mēs varam ieķiksēt, tēmas, birkas, tā saucamās mirkļa birkas vai angliski tagi. Par to drusku citā reizē. Mēs varam iestādīt, cik rakstiem parādīties. Dotajā brīdī iestādījums ir 3. 3 kolonas. Tiklīdz jūs pievienosiet jaunu rakstu, viens no viņiem pazudīs, parādīsies pēdējais. Atgriezīsimies uz Designs Theme Options starta lapu. General Settings, šeit jūs varat mainīt logotipu. Footer teksts, footers, tā ir šīta daļa pelēkā lapas apakšā. Jūs varat paceļot, te neko principā salauzt nevar. Stila opcijas, tas ir krāsas, weblapas krāsas. Portfolio iestādījumi, cik ir jārādās kolonnām vienlaicīgi, bilžu. Dotā brīdī mums ir 3. 1, 2, 3. Bet var, lai lapā ir uzreiz 4. Lūk, tad mēs izvēlamies šeit 4. Un citi iestādījumi. Drusku par pašu portfolio. Lai pievienotu produktu, jums jādodas sadaļa par portfolio. Add new, pievienot jaunu. To varēja izdarīt arī šeit, portfolio. Pievienot jaunu, jūs varat uzrakstīt virsrakstu. Test 3.3. Šeit jūs varat izveidot kategorijas. Ceļojumiem, datorlietas, mājai. Pievienosim datorlietas. Lai to izdarītu, pievienot jaunu, vai ierakstam datorlietas un pievienot jaunu. Ja datorlietai ir, piemēram, stilīga pele, mēs varam veidot zemāka līmeņa kategoriju pele, un pele atrodīsies datorlietās. Pievienot jaunu. Mēs redzam zemāka līmeņa. Tālāk atliek pievienot bildi. Bildi tiek pievienot šeit. Izmantosim bildi jau no kādas esošas. Piemēram, šo te maisiņu. Var veidot aprakstu. Produktu datumu. Linku uz klienta mājaslapu. Publicēt. Ja mēs šeit pārlādējam lapu, būs kaut kas nācis klāt. Sadaļā portfolio lūk ir šīs te kategorijas. Datorlietas. Pele, ja būtu, cita bilde. Šādā veidā var klients ātri navigēt. Jebkuru no lapām, piemēram, lapu vakance, jūs varat labot, spiežot šeit rediģēt, vai arī šo lapu atrast šeit sadaļā lapas. Un vajadzīgo lapu spiest labot. Šeit jūs varat pievienot tekstu, pievienot bildi šeit, vai pievienot header galvenes attēlu. Tajā brīdī šis galvenais attēls ir ļoti maziņš, viņš nav pa visu ekrānu, tāpēc, ka nav atbilstošs izmērs. Izmērs ir tikai 609
Bet principā šis pilnais izmērs ir 2000. Bildēm var veidot linkus uz citu mājaslapu, ierakstot adresi. Arī konkrētam vārdam var veidot linku. Piespiežam šo te ikonu. Ja būs nepieciešams teksta redaktēšanai, var pielikt papildus iespējas izcelt, veidot tabulas un tā tālāk, veidot lielākus šriftus. Ja tas būs nepieciešams, dodiet ziņu. Par meņu. Lai pievienotu jaunas papildus lapas šeit, vai apakšlīmeņus, vai pat otrā līmeņa, var pat iespējams trešā līmeņa lapas pievienot, jums jādodas uz sadaļu dizains, izvēltnes. Šeit mēs redzam, kā izskatās mūsu meņu tagadējais stāvoklis. Šeit jūs varat izvēlēties jebkuru lapu, ieķeksēt un spiest pievienot. Viņi tik pievienot. Lai veidot apakšlīmeņus, piemēram, sadaļai vakants, atliek vienkārši pārvilkt. Var veidot arī trešā līmeņa. Var atstāt otrā līmeņa. Saglabāt. Pārlādējot šo te lapu, mēs redzam, ka ir radīti apakšlīmeņi. Katru no šiem līmeņiem var rediģēt. Apzināti atstāju vairākas lapas jums, jo šie ir piemēri. Katru no piemēriem jūs varat paskatīties. Piemēram, servis apskatīt. Jūs varat redzēt, ka katrā lapā var veidot nevis vienkārši tekstu, bet šādas kolonas. Izvēlieties, ja kaut kas patīk, ziņojiet, vai var rediģēt uzreiz jebkuru lapu, mainot tās nosaukumu un citu informāciju. Ja pievienosiet jaunu lapu, pievienot jaunu, atcerieties, ka parādās adrese. Adrese pēc noklusējuma ir virsraksts. Jūs šo adresi internetu varat izmainīt, saglabājot ar labi. Piemēram, FFF. Labi. Un publicēt. Vai arī iemest miskastē. Jebkuru lapu jūs varat labot. Jebkurai lapai jūs varat piešķirt galveno lapu. Piemēram, blogs. Ja jūs tagad publicēsiet, tad adrese būs sekojoša. Blogs, šķērsvītra, par mums. Tātad ir galvenā lapa un zemāka līmeņa lapas. Tad zemāka līmeņa lapa būs tikai tad, ja šeit izvēlēsieties augstāka līmeņa lapa. Droši paceļojiet, nekā sarežģīta šeit nav, neko salauzt šeit nevar īpaši. Ja kaut kas nesnāk, ziņojiet, un tad parādīšu tālāk, kā nomainīt slaideri un citu informāciju. Lai jums izdodas!